Laura. Starts sporta pasaulē Lauras dzīvē tika dots viņai esot 11 gadu vecumā. Tas bija viņas pašas iniciatīvas rezultāts. Tukuma sporta skolā viņa uzsāka veiksmīgus treniņus vieglatletikā, kuros tika ieguldīts liels spēka un mīlestības daudzums. Tas ļauj trenerim manīt milzīgo potenciālu, kas burtiski lauzās ārā no Lauras. Galveno uzmanību pievērs noteiktām disciplīnām, kā tālekšana, trīssoļu lēkšana, augstslēkšana un īso distanču skriešana. Pirmajās Lauras sacensībās tika izjusts neierasts satraukums, pat mazliet bailes, iesoļojot Rīgas Nacionālajā sporta manēžā. Nu bija laiks aizstāvēt pilsētas godu. Tas viņai izdevās, un durvis uz sporta arēnu tika atvērtas. Turpmāko gadu laikā šis sporta veids aizvien vairāk iekaroja viņas sirdi, un 2011. gadā ar izciliem rezultātiem Laura absolvēja Tukuma sporta skolu. Tomēr viņas karjerai nācās aprauties, gūstot ceļu traumu novada sporta spēlēs. Taču šis laiks Laurai devis mīlestību pret sportu, augstus personīgos sasniegums, kā arī izcilību šīm ar godu zaudēt, jo nevienmēr veiksme ir īstais virzītājs uz augšu. Linda. Meitene, kuras garu raksturo piedzīvojumu un jaunu izaicinājumu meklējumu. Kā viens no tiem ir dalība jauniešu organizācijā Ghetto Games. Šobrīd tas ir lielākais ielu kultūras un jauniešu kustības virzītājs valstī, kurā vienojas cilvēki ar savām sirdslietām un hobijiem. Viens no Lindas iecienītākajiem sporta veidiem ir basketbols. Tas vienmēr ir viņai kaut kur blakus, jo vai nu viņa ir aktīva atbalstītāja draugu spēlēs, vai tagad jau ņem dalību organizatoriskajās lietās. Tomēr Lindas īstā sirdslieta ir ekstrēmais sports. Arī mīlestība pret šo nodarbi ir veidojusies pateicoties uzticamajiem draugiem. Viņa nemitīgi dodas uz sacensībām Latvijā, kā arī ārpus tās, un tas sniedz lielisku pieredzi par ekstrēmo sporta pasākumu norisi, tādēļ to viņa veiksmīgi izmanto piedaloties Ghetto Games festivāla veidošanā. Jebkurš māk aizbraukt uz kādu pasākumu un vienkārši izbaudīt brīvo laiku, bet ne visi apzinās, kāds darbs tiek ieguldīts no katra cilvēka šāda pasākuma izveidē, un visas vasaras garumā tika organizēta teju 70 pasākumu. Iesaistoties šajā organizācijā, viņa spēja arī papildināt savas zināšanas par studiju laikā apgūstamo realitāti.